Spēle noslēgusies ar rezultātu 4-2 Liela PPK labā. Kamēr nesat izstrieduši nākamā mūsu mājas spēle, būs baigi ilgi jāgaida. Jūnija beigas, ja nevēlos 29. jūnijas, bet Rēzeknis šeit, LNK sporta parkā. Bet, Rūdža, viena spēle nosēdināja kartīšu dēļ, tā kā. Izlaida viena spēle, visi sakrusies dusmīgs. Treniņos sit iekšā, visi tev kaitināja, ka tu beidzot iesistīsi. Tu iesi, 3. Tavs komentārs par spēli. Tik daudz sasit, ka man nav ko teikt. Pirmkārt, paldies, ka jūs atnācāt un jūs redzējāt, kā es iesitu šos 3. Es teiktu tā, ka man iepriekšējā kartītē, kas bija sarkanā, man iedeva tādu nelielu restartu gan mentāli, gan fiziski, un atgriezos ar lielāku jaudu treniņos un ar mazāku domu par to, ka es nevaru iesist. Tāpēc šodien es izgāju ar brīvu galvu un viss izdevās, kā es biju plānojis. Paldies par atbalstu, viss ir super, viss ir bumbās, atpūšamies un man prieks skatīties uz komandu un uz pārējiem. Rūdža, vēl viens jautājums. Kāpēc Audi nevis BMW? Tāpēc Audi ir labāk. Atbildēju uz man jautājumu. Audi ir labāks par Kontekstā vienkārši Rūdža ieradās treniņa mašīnu un teica, tāda, kad ir manējā. Ar Audi. Bet mierīgi, vecs, ļoti vecs Audi. Viss kārtīgi, nav izgodīgi. Rūdža, paldies, man siem mazgā. Kādi jautājumi Rūdžam ir? Ir. Messi vai Ronaldo? Messi vai Ronaldo? Rūdža muižnieks. Labi, ka neizlēmās. Mari. Ko? Ātri spēles sākumā, ātri vārti. Veiksmīgi realizēja savus momentus. Otrais puslaiks. Liekas spēle kontrolējumi 4-0. Tik veikts Barsa maiņām. Un 4-2 un mums sāks svilti vastas gals. Tavs komentārs par spēli. Jā, es pēc spēles sākuma domāju, ka es šeit nākšu priecīgāks runāt. Tik cik labi parādījām to mūsu potenciālu pirmajā puslaikā, tik, neteikšu to vārdu, otrajā puslaikā nospēlējām. Aplī jau arī teica, ka tu esmu tam, lai bļautu un kliegtu un ārdītos. Bet nebojāsim svētkus. Uzvar paliek uzvar. Protams, gribējās labāk nospēlēt, gribējās visas 90 minūtes tā kā iesākām novest līdz galam. 2 tur tādi iekrita mums. Nekas, novedām spēli, uzvar ir uzvar. 3 punktu tabulā, tā kā priecājamies izbaudam. Šajā spēlē vārtos Maikls Rūmanis, vai tā bija apzināta izvēle, tāpēc, ka viņš pagājušo sezonu spēlēja Skanstē? Mums ar Maiklu ir norunā kā otrajam vārdsargam, ka viņš spēlē vienu spēli mēnesī, kā minimums. Un tad liekot to kalendāru pa spēlēm, bija skaidrs, ka Maiklam ir šī diena un gribējās katram Skanstas puikam iedot šodien iespēju, kas pie mums pievienojās veseli 5 no pagājušā gada. Paldies Skanstas GM-am par to, ka 5 labi spēlētāji mums ir pievienojušies. Tā kā vēl milzīgāks prieks par Gabrielu, kurš ir mums gan emocionālais līderis. Kad Gabis ir ar visu pareizajās vietās, gan ģērbtuvē, gan laukumā, tā kā prieks par viņu, un es domāju, ka tā pirmā taima eksplozija reāli pateicoties Gabrielam. Paldies! Kādi jautājumi Mārim? Būs labi, ej! Nē, reka. Jā, tas jautājums. Kā goli bija forši? Vai goli bija forši? Tu atbildi man. Nāc, kārtīgi. Goli bija forši? Un pasaka pats atbildi. Kādi bija? Pasaka, kā tev šķiet? Jā, diezgan. Skaļi, pasaka. Labi. Labi, Māri, neesi piks izbaudā šodien. Gabriela, prieks tevi redzēt. Kur tu biji pazudis, ka tik ātri atnāci? Jā, gatavojies. Neko bija trauma pirmssezonā. Viņš sanāca ielaist tāds neveiksmīgāks sākums mums, bet es domāju, ka mums vēl viss vēl priekšā. Labāk to zaudējumus, tās sliktās spēles paņemam sākumā un pēc tam uzvaram nekā pagājušā sezona. Tā kā es teiktu, ka viss vēl priekšā. Paldies jums, kā atnācat, kā atbalstat. Paldies! Gābi, tu nebija spēlējis, bija arī treniņos atgriezies pēc nedēļas tikai. Tagad 90 minūtes, kā tu fiziski biji gatavs? Kā tu pats jūties?
Nu, emocionāli es biju pārgatavojies. Es domāju, tas kompensēja man fizisko gatavību, bet nu, palielam, jā, es domāju, tās pirmās 45, ka mēs visi kā viens nospēlējam, kas mums trūka, man liekas, visās iepriekšējās spēlēs, kad ja ejam presingā, tad visi ejam presingā, ja nosēžamies, tad nosēžamies, visi tā ir tā lieta, kas mums trūka. Nu, pirmajās 45 to izdarījām, varbūt tas, par cik nebija īsti tādas pozīcijas iepriekš, varbūt uz otru atslābām, tur varbūt tās tie divi arī ir vainīgi, bet nu, mums ir ko paņemt, nu, jāturpina visu spēli. Paldies, ej, tu esi pīcu atnesis. Paldies jums! Ej, pai! Nu, paldies jums un tiekamies jau nākamajās spēlēs. Un, ja kādam patīk apceļot Latviju, tad 31. maijā Latvijas kausā spēlēsim ar Dienvidkurzemes sporta skolu Grobiņā 5. vakarā. Un tur ir pilsētas svētki arī visu dienu. Pasākumi, tirdziņi, tā kā welcome. Paldies! Kuram? Vai, pagaid,